Ierakstu atskaitīties manam mammam, savādāk jūs uztraucās, ka es neko nedaru un tā tālāk. Un jums atgādināties vēlreiz. Vispār ļoti laba lieta ir ierakstu. Vēlreiz atkārtāt. Jā. Otrdien, kurš klausījās otrdienu? Neviens, jā. Nu labi. Labi nav. Kaut ko palaiduši garām. Kaut kur mēs virzamies, kaut kur Dievs mums virza, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem un jāklausās, uz kuru pusi un kādā veidā virza mūs. Un, nezinu, personīgi es domāju tā, ka ja tu klausītos, ja noklausītos, iedzinātos tajā mācībā, kas ir patiesība, ko es dalos otrdienā, pašlaik jūs riktīgi visi būtu spējīgi spogulī paskatīties un palūkoties. Un nosaukt sevi, kas jūs esat, un jūs no rīta pamostaties un neskatoties to, ko jūs jūtaties, kā jūs izskatāties te ķermeni, jūs zināt, ka jūs esat jauni radījumi, jūs esat Dieva bērni, un kā no rīta pamostās, tā pamostās jauna žēlastība par jums. Un āmen. Redz, cik labi būtu, kad jūs sekot līdzi. Labi, bet nu, šodien divas rakstu vietas un Dieva vārds runā par spoguļošanos. Tāpēc, ja es uzdevu tādu jautājumu, ka Dieva vārds runā, un viņš saka, lūk, šis ir spoguļs. Tāpēc spoguļus mīliet, cieniet. Un spogulis ir viena lieta, ir, teiksim, tāda nostāja cilvēkam, jātic ir Dievam, jātic ir kaut kam augstākam, ok, viss ir kārtībā. Bet Dievs māca arī saprast sevi, izprast sevi un noticēt un ieraudzīt to, kas tu esi. Un saskaņā ar to, ko tu redzēsi sevi esam, tu pēc tam tā arī runās, tu tā domās, tu tā uzvedīsies, tu pēc tam piesauksi sev vienkārši tās svētības, tos labumus, ko tu par sevi domā. Negatīvā nozīmē vienkārši statistika parādījusi ir vienu lietu, kad, ziniet, ir ļoti drankīga viena lieta, kā saucās izvarošana, jā, meitenē. Bet statistikā un vienkārši psihologi visi kā viens nonākuši pie slēdziena vienkārši ar meitenēm, kuras tiek izvarotas, notiek tas tikai tāpēc, ka viņas kaut kādi ir pieņēmuši kā domu, vai baiļu dēļ, vai vēl kaut kā, bet šī doma iesēdusies viņam prātā. Un viņa rezultātā nonāk tādās situācijās, kur viņas tiek izmantotas. Ko? Pār izvarošanu, reāli. Nu, vienkārši teikt, es runāju tagad tādu ļoti tādu traģisku, kategorisku tādu, šito, bet tie, kas runā ar psiholoģiju ārā tām meitenēm, ja, iemesls, kāpēc, ir vienkārši iekšā nostāja. Iekšā ticība tam, ka tiks izvarots, ir ticība tam, ka ar viņu kaut kas nebūs labi. Nopietni. Ko tā dara bērni, kuri tiek izvaroti? Kāpēc viņi tiek izvaroti? Es tagad nepakaļu gluži, ko dara bērni. Saprotu, ka tāpēc jau ir tās traģiskās sekas, un lai tādu seku nebūtu, jātiek galā ar to, kas ir tevī iekšā. Tas ir pirmais. Ok, ar sekām, protams, pēc tam ir jāstrādā. Es tagad runāju par to, ka vienkārši tajās visās lietās. Un tas ir ļoti atkarīgs tiešām no tā, ko mēs domājam paši par sevi. Vai mēs būsim veiksmīgi, vai mums redzēts ir visās kā vienās, mana mīļā mācās vienā otrā tur tādās, teiksim, tādos semināros, kur par uzņēmējdarbību vēl kaut kas. Viena no svarīgākām lietām tev var iemācīt, tu vari zināt un uzzināt kaut kādas dažāda veida lietas, jā. Tu vari zināt, zemnieki var zināt, kādā veidā tur zemnieku, lauksaimnieki kādā veidā govistu kaut, bet ja tu pats neticēsi, ka tas tev ir dots un neredzēsi sevi to darām, tu to visu palaidīs garām. Viss ir atkarīgs no tas, ko tu redzi spogulī. Ja tu redzi sevi vienkārši veiksmīgi uzņēmumu, kam tu esi domāts, tu pats par sevi to domā, ja, tad tu to arī paveiksi. Bet tagad Dieva vārda spogulis. Pirmā lietiņa, kas ir vissvarīgākais. Atšķirsim vaļā pie 2. Korintiešiem 3. nodaļu. Jums nekad tā nav bijis, ka
savās sarunās ar Dievu, lūkšanās, kādreiz no Dieva tādu jautājumu saklāsa, ko tu domā pats par sevi? Nav bijis tā? Man ir bijis tā. Un tad, kad man pienākās atbildēt uz šo jautājumu, 2. Korintiešiem 3. nodaļa. Lasīsim, galvenā doma ir ietvert iekšā 18. pantā, bet iesaku mājās izlasīt visu 3. nodaļu, to domu. 2. Korintiešiem 3. nodaļa, izlasīt visu. Jā. Man tas, piemēram, ļoti svētīgi nāca, tad pašlaik veiksim otrdienās. Es tagad pienākušies, mēs esam tajā mācību procesā līdz tādam jautājumam par 10 baušļiem. Jā. Ko tas viss nozīmē, ko tas sevi ietver, jā. Un šeit arī ir vienas tādas lietas par baušļiem, par bauslības uztveršanu, lai viņus pareizi, teiksim, saprastu, izprastu un Pāvila tādā skatījumā. Savā laikā mācījos Bībeles skolā, Rīgā jaunās paudzes Bībeles skolā, Aleksejas, ko pasniedza, un Alekseja mācībā vienā ir mācība par spoguļiem. Zerkala Jakava ir Zerkala Pāvila. Pāvila spogulis un Jākava spogulis. Un šīs divas lietas jau tanī laikā bija. Un šobrīd lasīsim, var nosaukt to visu par tādu kā Pāvila spoguli, un šeit ir rakstīts tā. To domu. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dieva godību redzēdami, kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Salīdzinoši tulkot. Citā tulkojumā šis ir redigētais tulkojums, bet citā tulkojuma doma latviešu Bībele ir noformulēta tādā veidā. Bet mēs visi atsaktām sejām, spoguļodamies tā kunga spožumā. Ja, doma nedaudz savādāk. Ja, spoguļodamies tā kunga spožumā, topam pārvērsti viņa paša līdzība. No spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Viena no vissvarīgākajām lietām, ko jūs arī tagad klausoties vienu, otru, trešo, ja, jūs saklausījāt vienu lietu, ko dod lūkošanās spoguli. Pirmā lieta, kas ir jāiemācās spoguli ieraudzīt, cik labs tu tur esi. Ja runā par šo spoguli, ja, un ja mēs atceramies to, kas bija vienā no tēmām, kad jauni radījumi mēs piedzimstam no augšienes, glābti mēs esam žēlastībā un nejauc ar saviem labajiem darbiem. Ne jau nedzeršana, nepīpēšana, nestaigāšana apkārt riņķī, kaut kā pārtraucot šos darbus, mūs ir novedus pie glābšanas. Pie glābšanas mūs noveda tas, kad es atzinu, es pilnīgi nederīgs esmu. Vai cik es labus darbus vai sliktus darbus daru, es saprotu to, kad es glābts esmu Dieva žēlastībā. Viņš mani ir izglābis. Tāpēc, ka Jēzus nomira, pagājušajā mēs pieskarāmies pie Jēzus upura, pie Jēzus asinīm, pie Jēzus miesas, tas kā jaunā derība noslēgta, viņš sevi pilnīgo mūsu labā atdeva, lai mēs būtu glābti. Un rezultātā kas notiek? Un šeit ir runāts tāds, šī pilnība savā upurī, viņš atklāja to, lūk, pilnīgs kāds es esmu. Un viņš caur jaunpiedzimšanu mūs jāatdzemdina par saviem bērniem. Mēs esam viņa bērni. Tu jūties slikti vai nejūties slikti. Tu izskaties saķemējies vai neizskaties saķemējies. Man varbūt tikko es ielīdu kaut kādā pečkā, es te varu nosmērēties, kaut ko tam līdzīgi izskatīties tā kā indiānis vai kaut kāds, nezinu, spēcvienības kareivis, ja? Un tādā laikā es esmu tas, kas es esmu. Saprotiet? Mums ir jārauga to. Ja mēs lūkojamies viņa vārdā, viņš stāsta, cik mēs esam brīnišķīgi radīti. Kas mēs esam viņā? Es esmu. Tāpēc palūkojoties spoguli, vienkārši ieskaties pats sev acīs un pasaki vienkārši, es varu domāt, ko grib par sevi. Man nekādu labu domu nav. Ok, piekrītu, bet Dieva vārds saka,
kad es esmu labs, es esmu brīnišķīgs, un Kristu Jēzu es vispār esmu darīts pilnīgs. Jau pilnīgs. Es nejūtos to pilnīgi, es te vakar sagrēkos, es te vakar sadusmā, es te vēl kaut kā. Kāda starpība? Ja Dieva vārds saka, ka tu esi tāds, redzi sevi tādu. Tā ir viena pati galvenā doma, kas ir mums kā Dieva bērniem, ko Dievs saviem bērniem pat vissvarīgākais, ko viņš mums vēlās mainīt mūsu uztveri, mūsu domas par sevi. Es tikko stāstīju par to Gideonu. Dieva eņģelis parādījās Gideonu tādā laikā, kad viņu muku no visiem apkārtējiem ienaidniekiem un bailīgi bija, mēģināja kaut kur izrauties, tā kā, teiksim, Covid laikos, kad dzenāja visus apkārt riņķi, un mēs te plus mīnus tā kā bailīgi sanācam te muižu, ka mūs tikai nepiekļa kaut ko tam līdzi, lai sodiņu neuzliek un vēl kaut ko tam līdzi. Ja? Viņi dzīvo tādos apstākļos Gideons savā laikā, un viņš nedomā par sevi, nebija tur neviena, kas domātu par sevi to, ka mēs esam Dieva bērni, kādām tiesībām te mūs kāds te paverdzina. Atcerieties situāciju, kad Golijāts izgāja pret Izraēlu tautu. Dāvids nostājās. Golijāts viņus lamā, kas jūs tādi esat, murguļiet, gļēvi, mīkstie, jo viņš redzēja vienu lietu. Viņš ir 2 reizes augumā, cik tur bija 3 metri viņam laikam bija apmēram. Golijāts bija 3 metri auguma vīrs. Izraēlieši visi mazāki par mums visiem. Ko tādi mazi pundarīši šitie te var izdarīt tādam onkulim? Visiem duša sašļo, jo viņi par sevi domāja, ka viņi ir maziņi. Saprotiet? Atnāca viens kaut kāds zeņķis, 16 gadi, kurš saklausīs to, ka kāds zaimo Dieva tautu savu Dievu vārdā. Viņš vienkārši ko padomā? Ar kādām tiesībām, draugi mīļie, mēs tā esam kas? Visiem pāriem dušu papēžus, viņi jutās draņķīgi. Un viņš vienkārši redzot to, ka viņš ir tas, kas viņš ir, redzot šo neatbilstību šiem visiem āriem apstākļiem, vienkārši, draugi mīļi, nekā nebija. Ar kādām tiesībām vispār viņš tās kaut ko man dara? Ja viņš skaidri redzēja, kas viņš ir. Ka viņš ir Dieva bērns, ka viņš ir Izraēla tautas daļa. Es esmu tas, lūk, šis. Un ne jau tā vienkārši lecīgi. Saprot, kur ir lepnība? Lepnība ir sevi vērtēt. Vai no augstāk, arī zemāk. Lepnības viena no pazīmēm sevi noniecināt. Nezināju to. Es nekas neesmu. Tā ir lepnības viena no pazīmēm. Tā izpaužas lepnība. Vai arī, vispār es pats gudrākais un tā tālāk. Ja tu domā, ka es pats gudrākais un aizmirsis es, no kurienes tev tāda gudrība, no kurienes tu vispār kaut kas esi, tad gadījumā tiešām tā ir lepnības pazīme. Bet ja tu saproti, kas tu esi, vērtē pareizi, kas tu esi, ieraugi pareizi Dieva vārdā un piekrīti tam, ko saka Dieva vārds par tevi, kas tu esi, tad gadījumā kam gods ir? Saka, es esmu tas, kas es esmu no tevis. Un tāpēc tev pateicību. Tev pateicību. Tu pateici par mani to, kas es esmu, un es piekrītu. Tikko mīļā izteica, ka viena lieta ir problēma, kas mēs esam bieži vien gudrāki liekamies par Dievu. Dievs pasaka, ka tu esi jauns radījums, tu esi šķīsts, tu esi tīrs. Nē, es labāk. Es labāk par tevi zinu, kāds es esmu. Ja? Un šā ir vienkārši vienas lepnības pazīme, ka mēs nepakļaujamies viņam. Ja viņš pateica, ka grēki piedoti, kā Dievs grib, lai mēs domājam? Grēki piedot. Kā runa? Ja viņš saka, ka ja es brūcēs, tu esi dziedinājis, tu piedari dziedināšanu veselība, manā brūcē. Tad kas ir? Tad tā viņš ir. Tad jūtam, nejūtam tas vai šitais. Es dzīvoju paļāvībā. Ja Dievs pateica, ka tevi darīšu par galvu, tu nebūsi tu kļūsi par aizdevēju, nevis par aizņēmēju. Tad ko mēs varam izdarīt? Lūkojoties šo un viņu godājot kā kungu. Ja mēs viņu turam kā kungu, tad, draugi mīļā, aizbāžam savas lepnības mutes, savus spriedelēnus iebāžam kaut ko kaķim zem astas pabāžam, vai zem tālākā
kur bēdu, ja latvieši liku bēdu zem akmeņa, noliekam tur visas savas domas, un mēs domājam par sevi. Norakstam. Ja tu, kungs, saki, kā es esmu tas, kas es esmu, es piekrītu un godu tev to. Ja tu pateici, ka es esmu spējīgs, tad ok. Ja tu saki, es eju un tā. Tā saucās, tā izpaužos pirmkārt paklausību, pazemību un Dievu godāšanu. Āmen. Šo loģiku saprotam? Atnāk bērnu skolu un tā tālāk. Kur bērnu lielākā problēma, ko es ievēru? Mazu bērnu sanāk uz skolu, vienkārši skolotāji māca. 3 reiz 3 ir 9, un bērniņi atbild, es taču nezinu skolotāji. Jā. Nu, bērni paklaus, vienkārši 3 ir tāds reizinājums, vēl kaut ko stāstu. 3 reiz 3 ir 9, reku piemēriņi 3 reizes pa 3 čupiņas ar šitādiem keksiņiem, tas saliek vienkārši. Cik kopā keksiņu? Bērni saskaita 9. Okay. Nu, tad cik ir 3 reiz 3? Es nezinu. Kur lielākā bērna problēma? Aizver muti. Beidz strīdēties pretī. Iemācies pakļauties. Un viss. Un ja tas kungs pateica, ka tu esi Dieva bērns, tad tu esi Dieva bērns un šie spriedumi nav atceļi. Un ja tu dzīvosi noticot par to, ko Dievs par tevi saka, man ir pilnīgi vienalga, ko par mani cilvēks saka. Un jo tālāk, jo mazāk man interesē tas, ko cilvēki par mani domā. Tu to vēl neizdarīji, tu šito vēl neizdarīji. Es saku, labi, ok. Tas ir 2. spogulis Bībelē, kas rakstīts ir. Ar to man ir jātiek galā, to parunāsim, jā. Bet es zinu, kad es esmu Dievam vērtīgs. Es spēju visu tā spēkā, kas mani dara stipru. Un tas nav no manis, tas ir no Dieva. Un pazemībā Dievu priekšā es vienkārši saku, ja tu saki, ka es to varu, tad es to varu. Un tev var 101 cilvēks nostāties pretī un pateikt, nē, kas tu tāds vispār esi, kādām tu tiesiem, vēl kaut ko. Ja tas kungs pateica, ja tu dzirdēsi no tā kunga un pieņemsi to, kas tu esi, tu varēsi iet droši un drosmīgi. Tāpēc viena no svarīgākām lietām palūkojoties spogulī. Fiziskajā spogulī, kad tu ieskaties acīs tam, kas tev lūkojas tur virsū, ziniet, kas notiek? Parādās, tu godīgi vari atbildēt viņam, ko tu patiesībā par sevi domā, arī saskaņā ar Dievu vārdu. Vienkārši. Ja tu vari pateikt to, tādā gadījumā, ok, tādā gadījumā tev ir reāli māja. Ja tev kauns tur tev pašam pateikt acīs, ka tu vienkārši esi Dieva bērns, ot arī viens gudrs cilvēks, ot es viņam sākumā, godīgi sakot, visas tās raidījumus, kad veidoju, es tur viņam stāstu, es viņam sludināju. Baigi dīvaina sajūta. Jā, es te tagad ar pagriezu, bet es sevi redzu, vairāk vienu neredzu. Bet vienkārši patiesībā es ieradzu vienu tādu efektu. Es runāju, stāstīju un klausījos un pieņēmu. Un es iznīcināju sevī visas citas domas, kas nesaskaņa ar šo vārdu. Par sevi. Es runāju par sevi. Un kāpēc svarīga par sevi? Tāpēc, ka no tevis, lūk, tādā veidā veidojas tas, kas tavā sirdī. Lūk, tādā veidā veidojas tas, kas ir tavā sirdī. Lūk, tādā veidā es varu sargāju savu sirdi. Es konstatēju, zini, kas ir atgriešanās no grēkiem formula? Ļauno atmest, labo pieņemt. Kas klausījās šī gada pirmo raidījumu, otrdienas, tur mēs runājam. Vienkārši formula, tāpēc kā Jēzus. Ļauno atmeta. Kas ir ļaunais? Ļaunais ir par sevi domāt to, ko Dievs nedomā par tevi. Tas ir viss ļaunais. Ja Dievs pasaka, ka es esmu cilvēks, tad es domāju par sevi, ka es esmu cilvēks. Ja Dievs pasaka, ka es esmu vīrietis, tad es par sevi domāju, ka es esmu vīrietis. Ja Dievs pasaka, es esmu sieviete, tad Dievs pasaka vienkārši un es pieņemu. Un paldies Dievam, Trumps mums pie prāta nācis un visiem izsludinājis, kad ir Amerikā dzīvo tikai 2 dzimumu pārstāvji. Vīrieši un sievietes. Paldies. To mēs tad domājam. Kādi kvadroberi, stirniņas, zaķīši, lapsiņas, vardītes un tā lēkā un tā brīnās, ka viņas nošauj vienu otru. Es tad domāju, stirniņa lēkā. Izrādās cilvēks. No kurienes tādi murgi cilvēkiem iekšā un reāli visā nopietnībā cilvēki tā domā? Tāpēc, ka viņi savā sirdī paņēma šo informāciju. Mēs esam līdzīgi kā kompjūters.
Mums ir smadzenes, mums ir ķermenis, mums ir dvēseliskās daļas, mums ir gara daļas, un mums ir ķermenis, fiziskā daļa. Gars, dvēseli, mēs esam miesas. Un mēs veidojamies, augam tikai no tā, kādu vārdu mēs dzirdējuši. Un kādreiz, kas ir, un mēs tikko teicām, mums neko vecāki nav kaut ko teikuši par mums labu kaut ko. Ko viņi darīja? Viņi programmēja bērniem, tu nekas neesi, kas tu neiegad, kas tu tāds, kas tu šitā. Un bērniņš ko, lūk, kā atvērta balta lapa, ņēma iekšā šos vārdus, saprogrammējas viņa dvēseli iekšā. Dvēseli iekrātā iekšā informācija nonāca viņa sirdi, un no turienes veidojas sirds ticība, es nekas neesmu. Tas kungs atnāk un pasaka, klausies, tev par jaunu sirdi dod. Man ir cietāk, man sirds, es neko nejūtu. Pagā, es tev tikko teicu, ka es tev iedevu jaunu sirdi. Es neko nezinu, es neko nejūtu, man ir te. Ar ko jāsāk? Aizver muti un klausi Dievu. Beidz strīdieties ar Dievu. Gudrāks esi? Viss. Skarbi un patiesi. Ja mēs iemācīsimies apklust, pirmkārt, kāds ir jaunās derības pirmais bauslis svarīgākais? Zini? Mīli savu Dievu. Ne. Aizver muti? Jā. Klausies, Izraēl! Jā. Pirmais svarīgākais bauslis. Klausies! Kad tu runā, tu neklausies. Kad tu runā, strīdies pretī, iebilsti, uzdod visām bet. Tu neklausies, tu pārstāji klausīties. Pirmais bauslis jau ir pats derībā arī. Mēs lasījām 5. mūsu 28. nodaļu. Ja tu klausīdams klausīs savu kungu un savu Dievu balsi. Un jaunā derībā, ja es iesaku, augstākais bauslis ir šis. Klausies, Izraēl! Tas kungs ir vienīgais patiesais Dievs un āmen, viss. Un pēc tam tikai mīli Dievu ar visu savu sirdi un tuvāko kā sevi pašu. Pēc tam ir tikai tu varēsi. Kā tu varēsi mīlēt, kā tu zini, kas vispār ir mīlestība, ja tu nemācīsies? Mācīšanās sākās ar ko? Ka tu apklusti un klausies. Kā Ijabs, atceraties? Dievs atnāca pie Ijaba, gribēja pie Ijaba kaut ko pastrādāt. Viņam uzsūtīja bēdas visādas. Jā, mums pat sapņos tādas nerādās. Atnāca draugi un mēģināja kaut ko klārēt viņam, tur nesaprastami, ko neko runā, ne vēl kaut ko. Un Ijabs arī strīdās pret. Paldies Dievam, bija 4. pravietis, kas sēdēja, kas visus šos gudrīšus klausījās, bet viņam bija pareiza atziņa par Dievu. Un viņš pareizi Ijabam nolika viņa domu gājienu iznesa gaismā un pareizi Ijabam uzrādīja viņa šo nepilnību Dievu priekšā. Pēc viņa uzreiz Dievs Ijabam uzrunāja viņu. Un Ijaba slēdziens beigās bija kāds Ijaba grāmatā, man savā laikā šausmīgi dziļi tā iesādē sirdī. Ijabs pateica, es savā neprātībā visu šito runā, bet tagad es klausos, runā. Tā kā, pirmkārt, viss sākās ar to, ka tu klausies. Tā. Un vēlreiz atgriežamies pie tās domas. Es jau aizšķiru cietā. Es šitās lasu. Man šitais labāk patīk tas gājiens viss 65. gada tekstā. Nevis radvedētajā, bet 65. gada tekstā. Bet visi mēs atsaktām sejām spoguļodamies tā kunga spožumā. Mēs lūkojamies uz Jēzus pilnību. Mēs lūkojamies šo pilnīgo modeli un sakam, lūk, šis modelis ir priekš manis. Tas, lūk, mans ir dzīves mērķis, tas ir tas, uz ko es tiecos, tas ir mans ideāls. Āmen. Ir viena tāda fakts skaidra un gaiša. Jebkurš veiksmīgs uzņēmējs, jebkurš veiksmīgs cilvēks ir sasniedzis savu veiksmi tikai tāpēc, kad viņam bija daudz pilnīgāks piemērs. Viņam bija ļoti pilnīgs piemērs. Viņš ieraudzīja, uz ko tiekties.
Kāpēc šodien cilvēki nesasniedz neko? Tāpēc, ka klausās apkārt riņķī visādus gudrīšus, bet viņiem nav tāda ideāla, kas stāvētu viņa acu priekšā, uz ko viņiem tiekties. Un kuru pasaka, lūk, es tāds gribu būt, es lūk, uz to tiecos. Vai tas ir zemnieki? Palūkojas vienkārši, kā viņam labi sanāk. Un tur nevajag būt, bet vienkārši varbūt kaut kādas, teiksim, tādas lielas sasniegumi, vienkārši kaut vai zemniekiem. Es palūkojos, piemēram, kāds kaut ko dara, es daru tā, un es ieraugu kāds vienkārši man iepatīkams, viņš kaut ko pilnīgāk dara. Un es tev momentāli tiecos uz to un apgūstu. Es tiecos pēc tās pilnības. Lūk, tas nozīmē to. Mēs visi spoguļam, mēs skatāmies uz Jēzu kā uz piemēru. Jēzus staigā šeit uz zemes. Ko Jēzus pateica Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā? Kas man ticēs, tas darīs tos pašus darbus, ko es daru, un pat vēl lielākus darīs. Kas man ticēs? Ticēt Jēzu nozīmē lūkoties uz viņu, uz viņa pilnīgo dzīvi. Es lūkojos un daru visu iespēju, lai tiektos. Es atdarinu viņu. Jēzus runāja, es arī atdarinu viņa runāšanu. Jēzus dziedināja slimos, lika rokas virsū. Es arī atdarinu viņu un lieku rokas virsū. Es lūkojos viņu, kā viņš iziet cauri naidīgam pūlim. Man bailes ir, es kungs to nevaru spēt, bet ja tu to vari, es eju uz turienu, arī atdarinu viņu. Jēzus atnāca pa ūdens virsū staigā. Ko Pēters teica, ja tu tas esi kungs, tu sakies iet. Un Pēters ko izdarīja, vienkārši pateica, labi, es atdarinu tevi, tu staigā pa ūdens virsū, es arī staigāju, es vienkārši atdarinu. Labi, samisējās kaut kas, bet, Jēzus ir blakus izdod. Bet mēs tiecamies uz to pilnību. Lūk, tas ir pirmais spogulis. Mēs Dieva vārdā ieraugam to spoguli. Lūk, tas ir mūsu aizsardzība, ko tiekties. Dzīvībā ar pārpilnību, veselībā, labklājībā, varā, spēkā, autoritātē. Labi. Topam pārvērsti viņa paša līdzībā. Sekojot Jēzum, nākot uz draudzi, esot dievkalpojumus, klausoties dievkalpojumus, lasot Dieva vārdu, klausoties liecības. Lūk, šeit izskanēja ļoti daudz liecības no cilvēkiem. Jūs varētu saklausīt tādas nianses, šitādas nianses. Lūk, es vienkārši sēdēju un baudīju. Ja kāds ir klausījoties vienkārši mācīšanās metodas, 4 stūru mācīšanās metodas, tad lūk, šī savstarpējā dalīšanās bija viens no 4 stūriem. Viens no 4 stūriem. Pozitīvā liecība, negatīvā liecība, varbūt tā nevisai, bet jebkurā gadījumā tā bija liecība. Tad pašlaik es uzstājos kā vēl pārstājus no viena cita stūra, es te uzstājos kā skolotājs, kā sludinātājs, tāpēc viens no stūriem ir apustuļu praviešu pamats saucamais, apustuļu praviešu skolotāju stūris. Mēs bieži vien sludinātāji mācām to, ko bieži vien varbūt pašiem mums nesanāk darīt pilnīgi, bet tā saka Dieva vārds, mēs izstāstam Dieva vārdu skaitu. Šeit arī bija pamācības viena otra, uzstāja diezgan ļoti labas pamācības, ņemam vērā to. Un nākošais, tu pats lasi personīgi Dieva vārdu, vispilnīgākais, lūk, tas ir vispilnīgākais. Tu sarunājies ar Dievu, centies saprast, ko viņš pats tev ir uzrakstījis. Tas ir 3. stūris. Un 4. stūris. Esiet vārda pildītāji. Mēs tulītās pie tā nonāksim, pie otrās spoguļa. Bet šitam mēs tiekam pārvērsti. Mēs tiekam pārvērsti viņa tēlā, viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Svētais gars darbojas lūk tādā veidā. Viņš mums ir dots, viņš mūsos māja, viņš atklāja patiesību. Atklāja patiesību par to, kas ir Dievs, atklāja patiesību par to, kas esi tu, kas tev ir dots. Atklāja patiesību par to, kā to visu iet tajā un apgūt to visu. Un pielīdzināties Kristum. Pielīdzināties Kristum. Un nekaunēties no tā, kad kāds tu svētais. Tas tev patiesība ir pagodināts. Ar tevi neko te nevar pastrīdēties. Bet nevajag ar mani strīdēties. Tev ir jāzina patiesība, tev jābūt pārliecinām patiesība. Tev nevienam jāskrien, jāpierāda tā patiesība. Patiesība nav jāpierāda. Patiesība pati pierādīs to. Ja kāds neklausīs to, ko tu stāstīji patiesību, man ir žēl, aizies bojā. Jo tu vienkārši ļoti nežēlīgs starp citu. Iesaku paklausīties otrdienas, tagad es esmu valsts ņemam cauri. Un otra rakstu vieta par 4.
stūrītī. Jākaba vēstule, 1. nodaļa un 35. Jākaba spoguli. Labi, palasīsim no 19. pantiņa, te jau izskanēja tādas domas. Zinat mani brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klusē. Čakls klausīties. Kūtrs runā, bet ne jau tā, ka vispār nerunā. Jā. Mācamies runāt un jāizsakās. Un ļoti svētīgi ir, ka mēs padalāmies. Tu audz. Tavs iekšējais cilvēks aug caur to, ka tu izsakies. Izsaki savas domas, savus spriedumus. Kurš teica, ka es visu pilnīgi tie sarunāju šodien? Nē, bet es runāju. Es pēc tam vēlreiz paklausos, pārdomāju, ko es sarunāju. Un es analizēju sevi. Caur runāšanu, caur apliecināšanu es veidoju savu dzīvi. Saprotiet? Caur savu runāšanu pats par sevi, par savu dzīvi, par savu nākotni. Tu veido savu dzīvi. Tāpēc jāmācās runāt. Dievs ar vārdiem, izteiktiem vārdiem radīja man no nekā kaut ko. Tu arī apliecinot par savu dzīvi, to, uz ko tu notici, tu veido savu dzīvi. Bet, lai tu pareizi runātu, lai tu runātu dzīvības, gribu savādāk izteikties. Ja tu vēlies savā dzīvē labas lietas, mācies runāt par savu dzīvi tās lietas, ko tu vēlies piedzīvot. Runā tās lietas. Pravieto par savu dzīvi. Es paveikšu skolu, es izmācīšu, man būs darbs. Man ir Dieva svētīta dzīve. Es runāju. Es, ja nevaru savādāk, man varbūt šaubas vēl kaut kas. Jūtu, nejūtu vēl kaut ko. Es runāju Dieva vārdu. Tā kā Ilze, ko teica. Runāju vārdu. Jā? Ok. Bet kā mīļie mani brāļi, čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Jo cilvēka dusmas negasagādā Dieva taisnību. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Šī pirmā daļa šī rakstu vietā, jā, ko mēs tikko izlasījām, Jākaba vēstulē, runā par to vienkārši, lai tu vienkārši apklusti un ļauj tev ko sacīt, mācīt tevi. Tikai tad, kad tu klausīsies, vārdu pieņemsi un ļausi, lai pakļausies tam, ko tev saka kāds. Tu pakļausies tam, ko saka tev Dievs par tavu dzīvi. Sekos tiem viņa standartiem un pakļausies šiem standartiem, var izglābt tavu dvēseli. Tikai tas izglāb mūs, tikai tas mūs pārvērš, tikai tas mūs dziedina, tikai tas mūs mierina. Āmen. Un 22. pantiņš. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Un tagad par Jākaba spoguli vistiešākā veidā. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Par ko runāju? Tu palūkojies spogulī, ieskaties, un šis spogulis runā par to, kur tev, pirmkārt, šī spoguli, Dievvvārda spoguli, Pāvila spogulis, un tomēr, lai mēs redzam Jēzu pilnību, tavu nākotni, tavs redzējums par tavu dzīvi, kāds tu vari būt. Bībeli skaidri un gaiši pasaka,
Vīra galva ir Kristus. Tas nozīmē, es lūkojos uz Kristu un tiecos pēc tā, lai līdzinātos viņam. Sievas galva ir vīrs. Sievas tiecās uz to, lai līdzinātos vīram. Tiecās pēc tā, iet uz to. Es nekomandēju viņu. Nečīkstu viņam. Nepārmetu neko viņam, ne vēl kaut ko tādu. Mans uzdevums, lai sekot un godāt viņu kā kungu, lūkoties uz viņu, skatīties, ko viņš dara, satvert to un saprast, kādā veidā viņš drosmīgais. Lūk, tas ir tas pilnīgais modelis. Bet nākošais Dieva vārda spogulis, tas pats Dieva vārda spogulis, kurā es palūkojos, un viņš atspoguļo tagad mani. Un man uzrāda, kā pilnīgs spogulis, uzrāda un parāda to, kāds es pašlaik esmu. Un kur varbūt man ir kaut kādas lietas, kur man ir trēvs, kur man puņķis karājas uz degunu, kur man buktas nav, varbūt, kur man mati nav sasukāta. Un kā mēs darām? Nesaprot, mēs neesam kā amerikāņi, mēs esam latvieši, kas mīl pie spoguļa aiziet, un nedod Dievs, nepaskatīsimies spogulī, kāds mēs izskatāmies. Ja? Ko mēs darām? Visi sievietes, ko dara, palūkojas. Mēs jau ārēji paskatāmies. Mēs ārēji paskatāmies, lai mēs skaisti izskatām. Un ja mēs redzam, tur kaut kas tam, mēs ko darām? Neesam aizmiršīgi klausītājs. Ja? Mēs uzreiz momentāli pieņemam lēmumu mainīt. Amen? Mēs uzreiz. Ir tā vai ne? Mēs rīkojamies šādi. Āris no rīta pamostās. Ir tā vai ne? Viņš likvidē nepilnības. Viņš tiek vaļā no visām nepilnībām. Un tāpat mēs visi darām. Mēs palūkojam šeit un cauri mēs ieraugam, kur ir kaut kādas lietas, kur mēs sadusmojāmies, kur mūsu dvēseles lietās ir. Principā, ja tu sapratīsi, kā darbojas 10 baušļi, kā viņi formulēs, ko tas viss nozīmē, šie 10 baušļi pārdomājot viņus, ierauga visas tās nepilnības, ja, kur mēs kaut kādas lietas neesam izdarījuši. Savādāk, godīgi sakot, viena otra daļa milzīga tiesa kristiešu čīkst un raud un vaimana par tādiem grēkiem, kuri patiesībā nevar saprast, kuros 10 baušļos tos var ierakstīt iekšā. Grēks ir tas, kas pārkāp 10 šos principus. Tas tev nāc dzīvē nāk. Ja tu viņus noformulēsi pēc šīm lietām, tu momentāli uzreiz no viņam atbrīvosies. Viss. Tālāk. Jākaba spogulis runā par ko? Par vārda pildītājiem. Vārda pildītājs, kurš attiecas uz to, ko es varu darīt, gan arī uz to, ko šis vārds man uzrāda to, ko es izdarīju nepilnīgi, nelabi, slikti. Ups. Amen. Un ko es daru ar to, kas man bija ups? Ja es tikai varbūt pret sevi vai vēl kaut kur, es, piemēram, braucu ar mašīnu, iebraucu grāvī, ups! Jā, es izbraucu laukā un sāku. Bet es ar braucot mašīnu uzbraucu kādai citai mašīnai, ar ups nepietiks. Tā ir vai ne? Man ir jāiet kaut kas jālabo. Man ir jāiet kaut kas tas. Bet, ko es vēlreiz saku, spogulī tu lūkojies uz ko? Uz ko tu spoguli lūkojies? Vai uz kaimiņu? Vai uz vīru, vai uz sievu? Spogulī mēs lūkojamies uz sevi. Mums jātiek ar sevi galā. Savādāk ļoti bieži mēs iebraucam tādās auzās, ka mēs tā kaimiņu dārzā visu gribam labot, izlabot. Mēs redzam šo spoguli, šo Dieva vārda spoguli, kā izskatās tur kaimiņa dārzā. Cik nepilnīgi tur daudz. Kaimiņa dzīvē, tajā dzīvē, šitajā dzīvē. Ar sevi nestrādā. Un tāpēc bieži vien mēs tik nelaimīgi esam, kaimiņš nedaram tā kā vajadzēja. Pasaule nepielūdz Dievu. Es netaisos būt nelaimīgs, tāpēc, ka kaimiņi kaut kur visa pasaule nepielūdz Dievu. Es viņu izvēlējos pielūgt, es pielūdzu, es pavadu laiku kopā ar Dievu, es laimīgs. Tā ir vai nav? Mani skundina tas, ka nepielūdz. Man skundina tas, ka nesklausās viņu, ka tik ļoti viņš nav mīļš. Man ļoti skundina, protams.
Bet es tagad netaisos būt nelaimīgs, tāpēc, ka kāds cits negrib. Bet tam vēl pēdējais no 10 baušļiem, 10. bauslis skaidri un gaiši pasaka, ka nebāz degunu cita darīšanās. Nezinu, man liekas, tas savādāk. Noklausies līdz galam izstāstīšu, kāpēc es tā izteicos. Labi. Kaut ko saņēmāt? Saņēmāt. Paldies, vārdu, bija labs vārds. Jā. Ok, Tēvs, paldies Tev par atgādinājumu, paldies par Tavu vārdu, paldies, ka Tavs vārds darbojas kā spogulis. Svētī, ka mēs, ik viens, kas klausamies, to varētu saprast, izprast un pielietot savā dzīvē. Tevi pielūdzam un Tevi slavējam. Jēzus vārdā. Āmen.